visiem, te es Paula. Un uzminiet, ko es atkal esmu darījusi. Es atkal esmu iepirkusies interneta veikalos, bet šoreiz es vairāk pirku nevis drēbes, bet gan nejaušas random lietiņas, visādas somas, monopodus, kosmētikas lietas un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka šis video varētu būt interesantāks. Es domāju, ka mēs varam sākt un ķeramies klāt. Šoreiz es iepirkos 3 internetu veikalos. Pirmais internetu veikals ir wholesaleBuying.com. Šajā internetu veikalā es iegādājos diezgan daudz lietas un tādēļ ķeramies klāt pie šīm lietām. Pirmā lieta, ko es iegādājos šajā internetu veikalā, ir šis te emoji spilvens, un šis ir mans mīļākais emoji, tāds viltīgais. Es viņu WhatsAppā visbiežāk izmantoju, un jā. Vēlas intereses pēc pasūtīju monopodu. Es pasūtīju violetā krāsā ar violetu kātu. Es viņu pāris reizes esmu izmēģinājusi. Manai galvenajai kamerai, ar ko šobrīd filmēju, viņš īsti nedara, ja mana kamera ir pārāk smaga. Tādām vieglākām kamerām viņš būs tieši laikā. Vēlas pasūtīt šādu kosmētikas maciņu, kurš nu jau ir piebāzts ar manu ikdienas kosmētiku un nedaudz vairāk, tāpēc, jā, viņš ir vienkārši melnbalts. Melns ar baltiem punktiņiem. Viņam ir 2 nodalījumi. Mazākie nodalījumā atrodas šādi tāds kā vietiņas, kur ielikt totiņas, acu zīmuļus, uzacu zīmuļus un skropstušas. Šeit klāt nāk arī tāds spogulītis, un šeit vēl ir dažas mans acuānas un skropstu atliecējs. Un lielākajā kabatā mans BB krēms, konsīleris, šo jūs vēlāk redzēsiet, pūderi, ota un kaut kas tāds, jā. Vairāk tikai sejas kosmētikas lietas. Man šis maciņš ļoti patīk, un ja jūs vēlaties ļoti lētu maciņu, kurš tiešām ir, kurā var salikt diezgan daudz ko, tad šis ir īstais variants, risinājums. Tikko jūs redzējāt tādu nelielu sneak peek, un es pasūtīju beauty blenderi, kas būtībā ir tonālo krēmu švamīte. Es izmantoju vienmēr, kad es uzklāju savu BB krēmu, un viņš strādā ļoti labi. Šis ir pakaļdarinājums, protams, un es vienkārši beidzu mēģināt, kā šīs te lietas strādā. Tad vēl es intereses pēc pasūtīju šos te nagu punktotājus, nagu dizainam. Kā lai viņus nosauc, man nav ne mazākās nojausmas. Un viņi ir diezgan labi. Mēs ar māsu izmēģinājām pirms kāda laika, un šeit ir dažādi izmēri. Šeit ir gan rasnie punktiņi, gan mazie smalkie punktiņi, gan ir tāda svītriņa. Un viņi ļoti labi strādā, kā jau tam būtu jābūt. Tāpēc man šeit ļoti patīk. Ja jūs meklējat neprofesionālus, ļoti lētus nagu punktotājus, tad šī ir īstā lieta. Un tā kā tuvojas skola, es pasūtīju 2 skolas somas. Vienu es atdevu savai draudzenei, kur bija ar pūcītēm un rozā, un šeit ir bilde, ja jūs vēlaties to redzēt. Es viņu atdevu diezgan ātri, tāpēc, jā, es viņus nevaru parādīt dzīvajā. Un otra soma bija šī te, kur es pasūtīju priekš sevis. Un es viņu vienreiz izmēģināju, bet notika kaut kas diezgan slikts. Viņa man saplīsa. Kopumā soma ļoti skaista. Man ļoti patīk tas dizains un puķītes un vispārējais. Un ja kā bija lielā kabata, tad iekšā ir vēl viena tā kā speciāla tā kā kabatiņa. Un tad vēl ir šāda mazā kabatiņa. Bet man viņa saplīsa un man reāli noplīsa nos šie te, kur likt rokas iekšā šie te. Pilnībā noplīsa un viņa nav īsti lietojama vispār. Tas ir viss, ko es pasūtīju šajā veikalā, un tagad ķeramies klāt pie otra veikala, kas ir dressgal.com. Pirmā lieta, ko es pasūtīju šajā internetu veikalā, ir šī te zelta kaklarota ar melnajiem tā kā 3 stūrīšiem. Man ļoti patīk, tikai man traucē tas, ka te 3 stūrīši visu laiku griežās, un tas ir diezgan kaitinoši. Bet citādāk man šī kaklarota ļoti patīk, viņa arī bija ļoti lēta un super. Es pasūtīju vēl vienu kaklarotu, un otra ir šī te zelta kaklarota ar tā kā spaikiem, ar tādiem kā asumiem, teiksim tā. Man ļoti patīk, kā izstās, un trešā lieta, ko es pasūtīju šajā internetu veikalā, ir šī te vesti, kas man šobrīd ir mugurā. Viņa ir ļoti, ļoti labas kvalitātes, man ļoti viņa patīk. Es viņu pēdējā mēnesī nesēju non-stopā vienkārši visu laiku. Viņa man ir kā pielīmēta, es nezinu kāpēc, bet man ļoti patīk. Un jā, viņi nāca ar neizgrieztiem caurumiem, bet es vēl neesmu bijis pietiekami čakla un vēl neesmu visus caurums izgriezus. Es viņu vienmēr atstāju vaļā, jo man tā patīk labāk. Un beidzot mēs esam tikuši līdz trešajam internetu veikalam, kas ir dealsale.com. Šis internetu veikals ir īpaši ar to, ka viņā var iepirkties tikai un vienīgi ar telefons ar Apple. Un šajā veikalā es iegādājos arī dažas lietiņas. Pirmā lieta, kas iegādājos, ir šis te otiņu komplekts. Tur kopā laikam bija 12 otiņas, ja es nemaldos, nemāku skaitīt.
Un šeit ir vienkārši melnas lotiņas, man ļoti patīk šis te maciņa dizains. Nākamā lieta, ko es pasūtīju, ir šis te ziloņkrāklis, kas man šobrīd ir mugurā. Man šeit patīk, es vispār šīs lietas no DealSale dabūju pavisam nesen, praktiski 5 dienas atpakaļ. Un šodien es pirmoreiz uzvilku šo te ziloņkrāklu. Man viņš principā ļoti patīk. Viņš ir ļoti forša materiāla un dizains ir ļoti skaists. Vēl es pasūtīju šādu te džemperīti. Es viņu biju ļoti daudz bildēs redzējusi Instagramā un Tumblrā un visur citur. Tāpēc es domāju, ka es arī vēlos tādu pamēģināt. Un es cerēju, ka viņš būs garāks. Es cerēju, ka šī adījuma vieta, šī materiāla vieta būs garāka. Viņš ir gan izskatās crop tops, bet es domāju, ka nebūs slikti. Materiāls ir diezgan labs. Un viņam aizmugurā ir āvieslēdzējs. Dizains ir ļoti foršs. Tā kā super. Un pēdējā lieta, ko es pasūtīju, ir... Es pasūtīju 3 kaklarotu komplektu, kurā ietilp šis čokers ar iņaņu zīmi. Tad vēl šāda kaklarota ar tādu kā melno kristāliņu. Un tad vēl šāda kaklarota ar saulīti, kur man šobrīd ir uzlikta. Un es vienkārši gribēju pamēģināt, vai man vispār piestāv čokeri, tāpēc, ka viņi ir visur. Es nezinu, vai es čokeri ikdienā lietošu, tas īsti nav manā stilā, bet es vienkārši intereses pēc pasūtīju. Un redzēs, varbūt kādreiz es viņu izmantošu. Es esmu jums izstāstījis visu, ko esmu nopirkusi. Un jā, tas arī viss šim video. Es ceru, ka jums patīk šīs lietas, kuras es biju iegādājusies. Komentāros ieraksti, kur no visām šīm lietām tev patīk vislabāk. Ja tev patīk šis video, tad noteikti nospied man patīk. Un mēģināsim sasniegt šim video 550 man patīk. Ja tev patīk kāda no šīm lietām, tad droši turies uz aprakstu. Un tur būs gan linki uz mājaslapām, gan arī linki uz visām šīm lietām. Paldies, ka noskaties šo video, klipu. Es ceru, ka jums patika. Un tie līdz nākamajam video. Atā!